Mūzika jau, piemēram, saka, 90% neizdosies. Es tā, ka tu krūti spēlē, tu krūti dziedi, viss ir krūti, bet nav hīta, nav tā gabala. Tāpēc, piemēram, Markus Rīvu, viss ir, nav hīta. Tas ir bijis viens koncerts, ka es aizmirsu statīvā, viņš Džeksons stāvēt tur. Vienkārši tādā? Jā, pie tam brieža kostīmā tādā. Ideāli piedziedājumi ir tie, kurus tu var dziedāt, tiksim, pēc kaut kādiem 8 maliem, jā. Tas cilvēki jau netik daudz baidās no tās intervijas, bet kāpēc tam to atspoguļos portālā masu mēdīja, kas vienmēr to izdara ar 90% ticamību pretīgā veidā. Sastopoties ar mākslu, tev ir jājūtās labāk nekā pirms tu sastopies ar mākslu. Piemēram, tie Brektas darbi vienkārši liekas pretīgi. Kas ir Zēskārs lielākā vērtība? To, ja es sev pirmo reizi, ja tu esi viens, Latvijai jūtot tā kaut kādu 7-8 gabalu, kurus var nospēlēt jebkura ballīša blice, kas arī kļūda jauniem māksliniekiem. Viņiem liekas, ka viņu iekšējā pasaule ir tik īpaša. Norezonēs ar pilnīgi visiem. Ka viņš šo pasauli redz tik īpaši un tik atšķirīgi. Nav tā. Tieši tā kā jūs redzat šo pasauli, tieši tā šo pasauli redz vēl 10 miljonu cilvēku. Jā. Jo mēs nospēlējām 2004. un 2005. gadā, 180 koņušu gadā. Aizgāja visam trakais variants, es sēdēju mājās un pašam ar tā tīšu. Cilvēkā palika bail. Tas taču ir reāls psihopāts. Man ir milzīgs prieks šodien šeit, Tendences LV mūzikā, satikt nevienu citu kā leģendāru personību. Andriju Kiviču. Čau, Andri. Čau. Paldies par uzaicinājumu. Milzīgs prieks īstenībā, ka tu uzreiz arī piekriti šai sarunai un mums nebija jālūdzās tev. Tu bieži vien piekrīti vispār? Tā? Es piekrītu visam, principā, kur man aicina, tāpēc, ka es pats, man ir YouTube kanāls no Bullshit Experience ar Andriu Kiviču. Un agrāk arī es strādāju STV Kiviču tieši atklāt. Un tas, kas bija vissarežģītākā un smagākā un pretīgākā sadaļa, bija zvanīt un aicināt uz sarunu. Un lūgties dažreiz, jā. Man pašam patīk, es esmu vienkārši cilvēks, man patīk vienkārši cilvēki, kas piekrīt, kas dzīvojam vienā laikā, vajag sarunāties visiem. Īpaši vēl jauns kanāls palīdzēt, un reiz gribu pateikt skatītājiem, piesakojiet tendencēm, piesakojiet, jūs skatāties, bet nepiesakojiet, vajag piesakot, jā, tas reiz kanālu pacels un ieliks tā algoritmā un tā. Un man vienmēr riebās, ka jālauž tie iedomīgi, augstprātīgie cilvēki, kur padomās un kaut ko domās un tā tālāk. Jā. Tāpēc es pats negribu tāds būt un atsaucos. Tas ir pozitīvi. Bet tad sanāk, ka tu arī pats biji darītājs, tu ne tikai vadīji, bet arī visu to producēji un menedžēji visu šos savus projektus. Jā? Tas ir milzīgs darbs. STV bija citi producenti un tādā garā, bet viņi gribēja, lai es esmu tas, kas zvana cilvēkiem. Jo cilvēku sarunāšana, piemēram, skatītāji jau neaizdomājās to, lai jūs, piemēram, varētu redzēt šo sarunu. Sarunu viesim vispār bija jāatnāk. Ja? Lai šie abi cilvēki ir kadrā. Viens jau par to neaizdomājās un nenovērtē. Viņam ir jāatnāk, tas ir viens, un tev ir jāsagatavojas un tā tālāk. Un tur tā cilvēku sarunāšana, un arī tas riebās bija uzticēta man. Un tas man, bet būs tā ir vienkāršāk. Man tur ir pilnīgi brīvība, man ir ļoti labs atbalstītājs. Es aicinu, ko vēlos, runāju, ko vēlos, prasu tieši to, kas man interesē. Uz bullshit vieglāk ir dabūt cilvēks nekā uz kaut kādu televīziju. Jo kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina, ka es pie viņiem neņirgāšos. Ar teļukā ir tā, tu nointervē cilvēku, un pēc tam no tās sarunas pretīgie portāli ņem un izvēl kaut kāds neveiksmīgākos teikumus, iebāž viņus virsrakstos, un beigās viņš atkal ir uztaisīts par idiotu vai par kaut kādu šito te. Un cilvēki jau netik daudz baidās no tās intervijas, bet kāpēc tam to atspoguļos portālā masu mēdīja, kas vienmēr to izdara ar 90% ticamību pretīgā veidā. Jums noteikti arī vajag aiziet uz Andra kanālu no Bullshit Experience un noskatīties to. Jā, no Bullshit Experience tā pamatdoma ir, ka es prasu, piemēram, man jāintervē cilvēks, ja man vispār nosauc kādu vārdu un uzvārdu, tad man ir tas saucamais kvadrāts galvā. Man izveidojās 1, 2, 3, 4 punkti, 4 galvenie jautājumi, ko es gribu uzdot parasti. 4 galvenie, kas man interesē. Un ko es gribētu viņam uzdot, ja viņi satikt bārā vecrīgā vai kaut kas tāds. Un uz to arī es būvēju to pārējo. Un tad ārpus šiem 4 jautājumiem, tad uz pārējiem es tā kā mazliet paļaujos uz pieredzi, ka man radīsies papildu jautājumi, no kurienes tā saruna atkal izvērsties. Bet jā, Latvijas neskan, kā būtu nosaukums bez tukšiem salmiem un ūdens, tas neskan.
Bet no Bush Experience mēram tā, ka devai nemoldam neko lieku. Tas bija man koncepts. Un sākumā vēl bija doma par dzelteno un sarkano kartiņu. Ja cilvēks izvairās no jautājuma, tas dod sarkano kartiņu. Ne, sākumā dzelteno un tad sarkano. Vispār, Anģi, beidzot tā būs. Bet tie cilvēki saka, es negribu dzeltenās. Beigās, kas notikās, es neiedevu nevienu dzelteno un nevienu sarkano kartiņu. Kāpēc? Jo cilvēki no jautājumiem neaizgāja. Bet es nezinu, vai viņi nemelo. Jā, tu praspīņsim, nezinu. Bet vai jums nebija arī kaut kādas tur rediģēšanas un kā jūs nebiedāt gan neko nerediģējām, kā ir tā atstājām. No bullshit, zin kā, maucam normāli. Bet es sapratu, ka nebūs tik viegli sarunāt cilvēkus uz raidījumu, kas te tagad baigi arī atklāsies, pilnībā. Pilnībā. Tādi cilvēki ir maz, kas ir gatavi būt absolūti totāli atklāti. Jo, diemžēl, tas ir... Tā ir jau, ka katrs mēģina veidot to savu šo te ārējo tēlu, un savu ārējo personību. Un bieži vien, tieši, man liekas, kas raksturīgi ir mūsdienu šeit laikmetam, ka ļoti daudz vienkārši izliekās. Un, piemēram, tas, kas ar tevi ir, man liekas, ka tas ir pats pozitīvākais tavā personībā, ka tu kāds esi, tāds tu arī esi. Man nav motivācijas izlikties. Domāju, man vajadzētu šo dzīvi nodzīvot tā kā Andrim Kivičam, tā kā man. Saprot, ja es izliekos par kādu citu, tad es neesmu bijis es, kas dzīvo šo dzīvi. Ja? Nī pašā laikā man nav priekšnieki. Es spēlēju privātos pasākumus, daudz ģitāru. Man ir katru vakaru uz 4 stundām vai 3 priekšnieks, kurš man beigās tur maksā. Ja? Yeah. Līdz ar to es varu tā brīvāk runāt, jo man nav, piemēram, ja man būtu kaut kāda nopietna darba vieta, kaut kādā valsts darbā, varbūt arī es tā nevarētu tik brīvi runāt. Bet es gūstu nenormālu baudu un prieku un tādu brīvības sevi, ka tu vari runāt to, ko tu vēlēsi. Es dabīgi no tā arī ciešu. Piemēram, ejot caur taviem pieturpunktiem, tas ir reti, kurš varētu šādu dzīves stāstu salikt, ja? Jā, mēs domājam, tas tāds kadrs nav labs. Es glīstu, ka no pašam es te nesam lasījis, domāju, bļājas, tas ir manim noticis. Bet ziņā, ka es biju maziņš, jau es sapratu, ka dzīve ir nogrieznes ar kaut kādu sākumu un kaut kādām beigām. Un kad tev tajā laiks brīdī viss ir arī jāpaspēj. Tas, kas tev interesē, izdarīt. Piemēram, varbūt es to dzīvo kā rīz, tā straujāk kaut kā pārējie, bet man gribējās ātri apprecēties. Man gribējās zināt, kā tas ir bildināt meiteni, kā tas var apprecēties, kāds ir piedalīties dzemdībās. Tā kā ir bildināt? Bildināt īstenībā tas ir patīkamākais moments. Patīkamākās sadaļā visā. Man gribējās zināt, kā tas ir. Un tagad, protams, es skatos uz to mazliet savādāk, ka tomēr laikam tas ir mazliet. Es pats esmu precējies, mēs esam precējušies jau daudzus gadus diezgan. Bet, ja nav tā mīlestība, tā varbūt viena no lielākajām katastrofām dzīvē reāli. Vīrietis nevar iziet no šī pasākuma ārā normāli. Īpaši vēl ir bērni. Laulības. Ja var neprecēties, es personīgi ieteiktu neprecēties. Jā, bet ja jums ir kāzas, man aiciniet kā mūziķi. Jā, to noteikti var. Bet cik tu ņem pa kāzām, piemēram? Jo varbūt tās, ka kāds skatās un tieši domās. Vispārībā man ir valsts ieņem dienas un sakārtot šie jautājumi. Tāpēc, ka es personīgi... Viņi arī ņem kaut kādu procentu? Nē, jā, grib. Valsts grib procentu paņemt. Vai ne? Jā, bet izdomāšu nosaukt nodokļi. Bet ja reāli es laikam biju pašnodarbinātais, bet man kaut kā pierunāja kļūt par saimnieciskās darbības veicēju. Un es teicu, bet man nav saimniecības, bet bija kaut kāda heiteri uzrakstījuši zajavas uz vidu. Man tā ir gan uz turien, piemēram, ja es spēlēju kaut kādos pilsētas svētkos, tad tur heiteri raksta, kāpēc jūs ņemat Kiviču, es spēlēju kaut kādā publiskā pasākumā, kaut kādā tur bārā vai kaut kādā tur kaut kur arī, bet viņi saka, Āņķi, mums te tādi heiteri zvanīja un rakstīja, bet visi galdiņi ir norezervēti, tā kā visi forši, Un arī uz vidu arī zvana heiteri, pasēs, ka Kiviču braukā pa Latviju, spēlēja privātos pasākumus uz gičus. Es saku, bet tas man tagad tāds hobijs, vālēja riņķi ar mašīnu kāpā giču. Viss man saimniecība ir džips, 2 gičus un 1 pastiprinātājs. Un soma ar vadiem mikrofoniem. Un nekā vairāk nav. Un statīvs, es viņu atceros. Mums tas ir bijis viens konts, ka es aizmirstu statīvu, viņš čeks man stāvēt tur. Vienkārši tādā? Jā, pie tam brieža kostīmā tādā. Tas smieklīgs viss tāds. Bet, un tad tagad es vidam saku, bet kā lai sakārtoju to? Viņi saka,
autorlīgums liedziet. Es neko braucu uz Baldasaru, man ir haltūra, es saku, večeri, autorlīgums, kas par sūdu, es saku, 20% nāk klāt vēl pie ceņņika. Stūps, es nezinu, kāda autorlīguma. Es zvanu uz vidi, es saku, es negribu parakstīt autorlīgumu. Nu, tad vai ej uz Brozas grāmatnīcu pēc to kvīžu grāmatiņu. Jā, es saku, eidījos to kvīžu grāmatiņu. Arī gājas, ja reku kvīžu grāmatiņu, var kaut ko, mēs neko neparakstīsim. Nekas ne. Un es saku, sūdiet, cilvēki negrib neko parakstīt. Ko man tagad darīt? Varbūt es tomēr pašnodarbinātais un reizi ceturksnī kaut kādu to minimālo nodokli un kaut kā. Un šis jautājums jāatregulē, jo ar vidi tur mums jāiet uz konsultāciju kaut kādu, jo jocīgi ir. Sen mēs kādā pašnodarbinātais tā, bet tur jau arī vēl joprojām pie tādās privātās ballītēs ļoti daudz, vēl joprojām, kas notiek cashā. Un tādā garā, tā kā, cīņas pa kāzām. Es esmu vadījis kāzas pa štuku, pa pusotru. Esmu novadījis čomam pa 400. Esmu spēlējis 4 taimes pa 1200, 2 taimes pa kaut kādu 5 sotakļu, 2 taimes pa 9 sotakļu. Es tā to prasu, citu pa 2 taimiem. Gribu, es nezinu, kādas 6 sotakļus varbūt 2 taimiem. Nopietni, mēs bijām tur štuku nolikuši. Zvan nākšais, saka, 6. Nē, es saku, cik jūs domājat? 150, 200. Tu neko nesaproti. It kā tu esi tirgū, kurā ir kaut kāds, bet tava uzstāšanās maksā tik, cik viņi maksā. Un tāpēc, ka jaunie guriķi saka, mēs prasām. Tad ir jautājums, vai jūs prasāt, vai jūs arī dabūjat? Vai jūs arī dabūjat? Jo es zinu, ka es nesaukšu. Bet tu spēlē tikai savu mūziku? Nē, man ir cover, man ir kaut kāda 150 ārzemju cover un kaut kāda 150. Jā, man ir visi no 60 gadiem, no Cat Stevens, no Beatliem, Madonnas, Coldplay, Metallica, Britney Spears, Akus, popmūzika, Boys un arī viss. Bet tu izmāc ar gīču? Ar gīču, jā, Robins, bet es spēlēju 25 gadus covers. Jā. Reģinī. Man pirmā skola bija spēlēja Līvu Alsdārzā 4 taimes, 50 minūtēm, 50 latiem, kuras es viss nodzēru momentāli pēc uzstāšanās. Tur padās tajā Līvu dārzā. Tur jau starp taimiem pa diviem. Beigās tas honorārs tik smieklīgs. Ir daži tādi honorāri, kuri ir tik smieklīgi, viņus var tikai nodzert. Bijuši agrāk. Aliņā. Cits laiks arī bija 20 pāri gadu, bija tā, bet covers esmu spēlējis daudz. Man ir tas ļoti labs coveru setlists tiešām no tiem, ko cilvēki prasa. Un, ja es pirms spēlēju pasākumu, tad katrs gabals ir hīts tāds, ka es zinu, ka viņš toči un cilvēki celsies. Jā. Bet tev patīk kādas spēlēt? Es tā kā... Vai tev labāk, ja tev būtu jāizvēlās? Es uzvedos kāzās, tā brauc kā dzimšanas dienā. Es spēlēju ģitāri, tad, ko mīļie draugi, ja Latvijā dzimus jauna ģimene, tur Jurim un Mārīte rūs. Jurim, ko es stāviet vien acīšu. Es diezgan daudz runāju privātajos pasākumos. Fočiem, filmēm, viņi tik jauni nekad vairs nebūs. Fočiem, viņi labi izskatās, Es skatos, ka kāds, ko fāteris sēž, ieliet fiks fāterim, kamēr fāteris sēž. Jā, arī kā vadītāja funkcija. Mazliet, tur fāteris kaut kur, es tikai aliņu dzeru, es saku, kā man garšo alus, visu, kā man, un jānoķer uzreiz, kas tur tie apstanovkā notiek. Un tā, nekāda iebilda, es saku, bet tā ir runā par to cenu, tad it kā tas ir tirgus, piemēram, tā kā mūziķis vai muzikants jau tas pats, kas, piemēram, teiksim tā, tomāts, visi tirgo tomāts, tur, teiksim... Bet tomātiem ir viena sezona arī. Viena sezona, tā, bet, principā, cena, no 3 līdz 6 eiro. Tad viens pārdod par 3 eiro ļoti daudz tomātus, un arī man tā ir bijis, ka es 300 izbrauku, iedomājies, ja tu izbraukā 20 pasākumus pa 300, tā ir 6000 uz rokas. Tu jau pa 3 sotakiem, tas pa 3 sotakiem kapā. Bet, ja tu nospēlē 20 pasākums, ja tev ir iekšā, ir 6000. Tu var spēlēt arī pa 600, bet mazāk. Es vienreiz biju vienā mičošanā, viņi prasa, cik tu gribi. Es saku, tik. Mums Latvijā viens džeks paprasīja 2000 pa mičošanu. Tas pa 3 gabaliem. Es saku, tas nav vispopulārākais Latvijas dziedātājs. Un es viņu ģitāristu zinu. Es saku, vecais, kad jums pēdējo reizi bija mičošana? 3 gadiem. Viņi vienkārši prasa augstu cenu un viss. Viņi tur ceņīgi, bet sēž bez spēlēm. Bet redz, es par to arī esmu domājis, jo es zinu arī, es tā kā esmu tajā industrijā, vairāk vai mazāk mēs esam salīdzinoši jauni blīts, bet mēs arī taustamies, bet mēs diezgan arī varētu teikt, ka daudz spēlējam un arī kādas spēlējam, bet mūsu atšķirība tā, ka mēs spēlējam tikai savu muzonu un mēs tā kā ejam tajā virzienā.
Bet es ļoti piekrītu par to, ka šīs publikas iesaistīšana, un tas ir, man liekas, ir talants vienkārši. Vai tev viņš ir, vai tev viņš nav. Drausmīgi daudz, tas pats, kas ar to sarunu vadīšanu. Es vienkārši tik daudz esmu intervējis cilvēkus, un tik daudz es esmu nospēlējis dzīvē kaut kur 1500 spēles uz ģitāras. Kaut kāds 700 zēskārs, ko viņš varētu būt, un kaut kas apmēram tāds pats solo. Ar akusti. Vai tu tojies sevi, es esmu nodziedājis vismaz 2500 reizes savā dzīvē. Jā, mums ir bijuši konči, ka mēs dziedam tikai to. Bija tā, ka mēs zēskārs arbats un pusstundu uzstāšanās festivālā. Mēs nospēlējam, tu tojies sevis atkārtot. Mēs nospēlējam vēlreiz, tu tojies sev. Atkārt ir publika, štīnī, viss atkārtot. Beigās mēs vēl 5 reizes tojies sev un braucam mājās. Bet mēs, arī spēlējam tā, ka mēs spēlējam tikai savus gabalus, jā. Un tad piedāvājums nāk uz kāzām, pieņemsim, par 2 reizes lielākām naudām, bet obligāti vajag nomaukt zemenes, vajag nomaukt. Es izjāju prūšu zemi un laustu to siržu dziesmu, Džeki. Un ko es teikšu? Ne, mums nevajag to piķi. Mums ir lausto. Es nospēlēju to lausto siržu, ak tu mūžs, bļāviens, kas tur zemenes 4 akordiem. Jā. Bet zemenes tas ir vienkārši kaut kāds fenomens arī. Vienīgais covers, ko mēs maucam, tas ir zemenes. Un tad vienkārši, ja vajag paņemt visu publiku, visi zina vārdus, visi zina. Man ir, kāpēc tas ir, pirmām kārtām, tur ir tāds pozitīvais vibes tāds, jā. Tam gabalam otrs, tur tomēr ir stāsts par cilvēku dzīves gājumu, ka mēs un pēc tam tālāk esam, pēc tam mūsu abu bērni vienā klasē. Dziesmē ir ļoti labs stāsts un visi ir gājuši vienā klasē un skūpstījā šies zemābeles iespējams un tādā garā, bet arī tas piedziedājums, tie ideālie piedziedājumi ir tie, kurus tu var dziedāt, teiksim, pēc kaut kādiem 8 aliem, jā, tas Vai arī vispopulārākais man tomēr ir Asara Krēls, kur tu jebkurā pālī pēc pusotru litru nakts! Nāk vai vakarā vienkārši to var mākt. Jā, tas arī ir tomēr tas piedziedājums, kas man tagad muzonā pārsteidz. Ja, piemēram, tagad stirnē tāda dziesma Pirksts dūrē, ka nav paša galvenā. Tur ir šeit tevi. Bet nav piedziedājuma. Bet tur ir pilnīgi kaut kas cits. Par ko agrāk. Kaut kāds vibes vai kaut kas unikāls, tas viss tāds nervos, tāds jocīgs, ja? Bet ir, cilvēki pavalkās, bet piedziedājumi nav. Ja mēs runājam par tendencēm, tad es redzu tās jaunā laika tendences. Pirms agrāk bija tā, ka iet pāns, piemēram, mēs zēskārs bass ar bungām piedžuks, tur kaut kāda dīlē arpēģijas uz giču, tur taustiņš tur kaut Rifu palaiž vēl kaut kāda dīlēž. Un piedžukā visi jācen vaļā, bungas močī aktīvāk, bass arī vienkārši aktīvāk spēlē un draivo ģitāru, fūzēt, un arī solis dzied aktīvāk, jo piedziedājums dziesmu pacēla. Tagad ir tā, ka piedziedājumi iekrīt. Ir pāns, un pieģuks iekrīt. Tas ir, man liekas, arī atkarīgs no mūzikas žanra, jo tādā indiju mūzikā, piemēram, kas ir arī tagad viņi tādā uzplaukumā savā, viņiem jau viss iet šādi, tie diezgan tā lineāri, viņi kā sāk tā vienkārši pišķi pamaidās melodiju, viņi uz tās vienas basenes var maukt vienkārši visu tur. Tas ir kāds uzdevums. Mums bija tā, mūsu laikā, tos 20 gadus bija tā, galvenais mums bija, lai peoples iesaistās, lai cilvēki ir aktīvi, lai rokas gaisā, lai ir močies, lai ir tesīts, Un pēc tam Latvijā es ar izbrīdi sapratu, ka īstenībā varbūt, arī tā kā katrs dzīvo savā burbulī, katram arī tie fani savādāk. Es biju uz pāris koncertiem, no zināmām bliciem Latvijā, kur pasākums ir ārprātā nīkulīgs. Ārprātā, tas ir koncerts, tas ir soundchecks, zēni tik slābani spēlē, tik nīkulīgi, bet meitenes pēc konča kolosāls koncerts. Raudīs. Kāds koncerts bija, es domāju, kā? Mums bija un vienkārši, tu esi tagad, visi tādām emocijām ar kaisli, ar enerģiju. Un tas ir mainījies, es domāju, bļāns. Jā, bet katrs tāds, kāds viņš ir. Jo arī, ko tu esi klausies, ko tu esi audzis. Es augu uz Metallikas, tur uz Metallikas Guns N' Roses, pēc tam nāca U2, Red Hot Chili Peppers, tur Phil Collins, Depeche Mode, respektīvi, viss tas melodiskais. Man melodija vienmēr bija ļoti svarīga melodija. Jūs sākāt, kas tevi iedvesmoja, kā jūs nonācāt? Jums tas skaitājās poproks, vai ne? Jā, mums bija tā, mēs savācāmies kopā. Tur bija ļoti interesanti ģitārists Jānis Sokols, kas tur ir bērnu lors Latvijā, top bērnu lors. Viņš spēlēja uz ko ģitāru, Artūrs Hors, kas ir top 3 kardioķirurgs. Lors tas ir saistīts ar to, ka viņš Uha Gorlanovs. Pārāk daudz varbūt. Nē, viņam patīk Pink Floyd. Taustiniekam, Artūram Korim, kas tagad ir kardioķirurgs Straģņos, viņam patīk, kā tev, Arčī, kā tev muzikālā galva? Viņš man patīk
Vēja viole raud līdz. Man violnieks, patīk. Okay. Es saku, Arčī, bet tas tā humora, bet kaut ko šo. Man patīk U2 un Metallica un kaut kāds tur tādā garā Red Hot Chili Peppers. Basisms bija tas Toms Veismans, viņam patīk smagais muzons. Ritīgais metāls, tur Slipknots, viņam patīk Korns, kaut kāds nometāls. Un mēs sākumā 2 jauno grupu konkursus vinējām ar tādu nometālu muzonu. Es zinu, ko atceros. Es atceros no Vantas laikiem, Grīziņā. Jo tas bija laiks, kad es tur nodarbojos ar ekstrēmiem sporta veidiem, un mēs tur atnākam un jūs bijāt tur ar saviem šiem hitiem, bijāt jau superstāri. Jā, un pirms tam mēs močījām tādu alternatīvo muzonu, tā kā jutām. Ja? Bet tas īsti neaizgāja, lai gan minējām tos jauno grupu konkursus. Un tad vienkārši bija tāds brīvāks laiks man mājās, tad betprasīja tādu. Kas tie bija par konkursiem, kur jūs piedalījāties? Stage number 1 bija Valmierā tāds konkurss, Stage number 1. Un otrs bija Tu esi pamanīts. Bija tāds konkurss Jūrmalā, Tu esi pamanīts Dzintara koncerta zālē. Tur ir labas blīdzspējas. Un vienmēr sakot, un tur, žēl, ka Gičs nav līdzi, bet var iet, pieņemsim, YouTube un rakstīt Z-Scars, piemēram, You Know, tāda dziesma, vai Z-Scars, Way You Have to Walk. Un tu izliks ārā bildi, kur man ir kaut kā 22, 23 gadi izbalnāt, un paklausties kādu muzonu, mēs tur spēlējam tādu jocīgu. Un tad tas viss tur tā nevienam tur baigi nevajadzēja to, un tad es atcerēju no depresijas, atcerēju to, ja es sev, ja tu esi viens, tev es nemelot un visus tos pārējos. Mēs viņus ierakstījām Siguldā pie tā jauna mēnesi ģitāristu Gīnas Sols, un tie gabali vienkārši aizgāja, reāli aizgāja. Nu, tā, kas mērēts. Priekšnamā sākumā jūtot tā, un tad SVH top 40 bija tas, kas vispār dominēja Latvijā, tas, kas skanēja SVH, tas skanēja citos rāģos. Un vienkārši visu laiku zvana telefons. Visu laiku gribētu dzīves laiku. Un tā arī mēs uzgājām augšā tajā kalniņā. Bet pirms tam jāsaka, ka mēs kādas 3 vai 4 reizes nedēļā mēģinājām pa 4-5 stundām vienkārši, lai mēs iemācītos spēlēt. Nebija jau tā, ka nebija lažas, bija lažas, negāja basa bungām kopā. Cilvēki jau tā neiedomājās, ka tā blīca, kas spēlē, viņiem sākumā ir jāmāk spēlēt. Mūsu laikā bija tā, ka bija blīcis tāds baigalās, bet jūs tā basas neskan vispār, viņš īsti nemāk basas saregulēt un buņģers spēlda. Bet varbūt, ka šeit ir laba vieta, kur tu varētu iedot ieteikumu, kas ir jaunam mūziķim, kas tagad ir ceļa sākumā, un viņam ir izveidojies blīdz. Kas ir tas, kam viņam vajadzētu pievērst uzmanību? Pirmām kārtām vajadzētu tomēr tiekties uz to, ka tu pārvaldi instrumentu savā žanrā. Ja, teiksim, poprokā tu dziedi, tad tev pārāk neko nevajag. Kad es tirgoju ģitāras, es saku, praktiski jauns instruments, no 5. slādes tālāk viss kā jauns. Es tikai pats raužu augšā nav ko darīt. Bet es esmu dzirdējis, ka tu saki, ka tu pats neesi baigais ģitārists, jo tev bija ļoti labs ģitārists kādreiz, tāpēc tu atstāji visu viņu. Jā, kādas vienkārši liek akordus. Es atceru dziesmas uz akustiskās ģitāras. Protams, ka es zinu, kas ir kvinta, terca, un es arī varu kaut kādas soliņas paspēlēt, tā jau nav. Bet pārvaldīt instrumentu, tas ir viens, un tomēr saprast, kas ir tas, kādu muzonu tev patīk spēlēt. Var uztaisīt kaut kādas atkāpītas, piemēram, viņš pataisīt to mūziku tuvāk kaut kādam mainstreamam, ja tev gribās. Bet baigi svarīgs jautājums ir, vai tu pats klausītos savu blici? Vai tu pats klausītos tādu muzonu vispār? Jo vēlāk, es zinu, ka Latvijā daudz popmāksliņi nekad neklausītos sevi. Viņi bet es arī mēdzu Z-Scars paklausīties. Ja tu esi ceļa sākumā, tad pats galvenais ir jautājums, kas tu esi vispār. Ja tu nezini, kas tu esi, tad meklēsi sev. Izdodās dažiem uzreiz uztaustīt. Man ir subjektīvs viedoklis, vienkārši kā. Zinām, kādu sajūtu man patīk no mūzikas, īpaši ir dziedas sievieti, man personīgi. Tas ir mans subjektīvs, man patīk silti, vokāli, labas, tādas mīkstas balsis, plašas, skaistas melodijas, tur nezinu, kā Šadē vai Dezrī, vai, piemēram, Shando Connor, vai, piemēram, Cranberries solisti. Dolores, kā viņi dziedāja. Man tāds tomēr, es esmu uzaudzis ar skaistām melodijām, ar mūziku, kas tevī, kur klausoties, tu tā kā palika labāks. To mūziku klausoties, tevī veidojās harmonija, kaut kas skaists. Nevis tādā garā. Es joprojām uzskatu, ka mākslai, sastopoties ar mākslu, tev ir jājūtās labāk nekā pirms tu sastopies ar mākslu. Tāpēc man pirmām tie Brehtas darbi vienkārši liekas pretīgi. Es ieraugot tos darbus,
Man pārņem vienkārši negatīvas emocijas, man liekas sūdīgi. Pilnīgi piekrītu. Šī pasaulē, kurā tā jau ir dirsā, 90 miljoni bērni seksa verdzībā, 40,000 cilvēku reāli katru dienu mirst pasaulē badā, 135,000 bērnu noslīkst līdz 4 gadu vecumam, nabadzība, ciešanas, un tad vēl jāzīmē kaut kādi drausmoņi un sūdi uz sienām. Ja? Un tas tā atkal. Par sākumu jaunajiem māksliniekiem. Uzreiz pateikšu. 90% neizdodas. Ne, es domāju par to Latvijas žanra mūziķos. Kas tev, piemēram, patīk? Māksliniekiem. Ja tu saki, tev patīk melodijas, vai kas varētu būt tas mūziķis, kas tev liekas, vai kas vēl izšaus, vai kurš jau ir tuvojās? Es tad cik klausos latviešu mūziku. Ja? Piemēram, no pēdējā laikā, ko es klausījos, man patīk Piendēja piedzīve, man patīk. Tie jau nav nekādi jauni. Jā, tie nav nekādi jauni, bet no jauniem... Jaunais albums vispār, man liekas, viņiem diezgan interesants, jā. Negaidīts pavērsiens, teikt. Tāds nobriedz muzons, bet man liekas, ka teksti bija labāk agrāk. Tas subjektīvais. Es saku, es domāju, man vienāk, jauniem, kā sadalināts ir jaunie, viņi jau 12. gadā skanēja, cik viņiem ir 12 gadu blicēji. Jā, kaut kas tāds. Grūti no tādiem, kas uzreiz, bet tā grūti pateikt, bet redz, ļoti svarīgi ir tā melodijas izjūta un kāds ir vokāls. Ja ansamblis ir vokāli instrumentāls, vokālam, un lai viņš ir atpazīstams, uzreiz ir nenormāli liela loma. Lai tu atpazīsti, tu redzi, ka Chili Peppers nekad nesajauks, vai Bono no YouTube. Tu nomaini YouTube solistu, visu grupu kļūst bezjēdzīgi. Ja? Sākt vajag to, ka vajag pats galvenais jau mūzikas instruments spēlē daudzi. Daudzi iedomājušies, ka viņiem iznāks. Bet beigās tomēr ir dziesma, hits, vai tavs gabals aizgāja, kas ir zēskārs lielākā vērtība. Tojies sev pirmo reizi, ja tu esi viens, ja Latvijai jūtot tā kaut kā tur 7, 8 gabali. Kurus var nospēlēt jebkura ballīšu blice. Bet mēs viņus sacerējām, un mēs viņus bišķi savādāk attieksmi spēlējam, un es stāvu priekšā ar savu balsu un dziedu. Tā kā jums beigās būs jāsacer kruti gabali, ar kuriem rezonē kaut kādi cilvēki. Ja daudz cilvēku to rezonēs, tad sanāks, ka jūs ar popmūziku nodarbojaties. Ja mazāk cilvēku to rezonēs, tad jūs būsiet kaut kāds alternatīvais rauks. Tagad arī atkal nevar saprast, ka tagad tieši alternatīvie kaut kā paceļās. Agrāk bija tā, ka mainstreams bija Reiniks, Tumsa, tur Lady Bird, kaut kas beigās tur ir Zēskārs un Eiropa bija mainstreams. Prāta vētra, protams, un tādā agrāk. Un tas bija tā kā galvenais, tā bija kaut pa pagrabiem kaut kādā alternatīvie ložiņā, pelēkās biksēs, kaut kāda tāda nopīpējušies, kādā alternatīvie tādi, ja? Visi ir kaut kāds odekolons izlasi un kaut kāds tur visi šie te. Un pēkšņi tagad alternatīvie dominē. Visi tās pelēkās kaputas un tie vanas un visi tās depresijas un tā tālāk, ja tie dominē un tie mainstream, tie ir kaut kā atkal mazumā, ja tā skatās uz to kopējā apjomu, ja? Tā kā, ziņā mūzika jau, piemēram, saka, 90% neizdosies, tā, ka tu kruti spēlē, tu kruti dziedi, viss ir kruti, bet nav hīta, nav tā gabala. Tā, piemēram, Markus Rīva, viss ir, nav hīta. Viņam nav tāda viena gabala, tāda baigā, vai arī Samantē tas pats. Viss viņai ir, nav hīta. Pats burvīgākais, kas piemīt māksliniekam, viņam ir jābūt arī tomēr. Tas, ka tev ir skaista balss, nenozīmē, ka tu būsi tur top mākslinieks. Tev jābūt harizmai un tev jābūt šeit... Dziesmai. Tad jābūt, piemēram, Busulis, Migls Rīts, Rīta kafija. Andrus Ēlis, Ripoja akmens, tur Jumprava, Ziemeļmeita. Tu Zēskārs tojies sev, Eiropa, meitenes Rīgā. Tev ir katram nosaukumu, ko nolikt pretī. Ja, ir tādi mākslinieki, piemēram, arī Ralfiņam Mēlandam. Nav viņam hita galvenā. Galvenais, Rāls tas ir tas gabals. Markus Rīva tas ir tas. Un tas ir baigi svarīgi, ka tev ir kaut kāds stīrni laimīgs cilvēks. Viņai viens jau ir aizgājis točno. Viņi uztaisīja, man liekas, revolūciju vispār šis Latvijas mūzikā, jo tas kādā tempā viņas dziesmu uzšauts, kaut kas nebija. Bet tagad ir jautājums. Es atceros, ka mums uz Zēskārs bija līdzīgi, ja, ko es viņai novēlēju, viņai izdodas. Viņai sāks prasīt, ja viņa vispār interesē naudu, viņa gribēs pelnīt kaut kādus honorārus, ja, viņai prasīs, vai viņai ir pusstundu vai 40 minūšu garš repertuārs. Ielūdīgi kādā festivālā, var taisīt viņai tūri, mums vajag 45 minūšu, kādi ir tie pārējie gabali, vai viņi galīgi no tā, ka viņi iemidzina publiku, vai viņi ir pilnīgi savādāk, vai ir arī tā, ja tu pārāk sāc stāstīt to savu dvēseli. Kas ir arī kļūda jauniem māksliniekiem.
Viņam liekas, ka viņu iekšējā pasaule ir tik īpaša. Norezonēs ar pilnīgi visiem. Ka viņš šo pasauli redz tik īpaši un tik atšķirīgi. Nav tā. Tieši tā kā jūs redzat šo pasauli, tieši tā šo pasauli redz vēl 10 miljonu cilvēku. Jā. Visiem liekas, ka es tikai tā, kā zvaigznes šokar mirs, tikai es viņus tā redzu. Un pēc kā vējiņš uzpūt, pēc kā man sirstiņi notrīcē. Man tā, ka man meitene, piemēram, pateica, ka viņa man mīl, man izgāja cauri tādu seju, tikai visiem tā ir. Īstenībā tiem, kas ir pilnīgi atsaldēti. Līdz ar to nevajag aizrauties ar to, ka tu baigi iekšā. Bet es saku, viens ir, ka tev aiziet tas muzons un, piemēram, Stirnai ir aizgājis tas pirks durē, bet jautājums, kas būs otrais gabals? Otrais gabals jau ir. Vai viņš tikpat labs? To mēs redzēsim. Jā, un ja otrais un trešais vai ceturtais nav tikpat labs, visi jau saka, tas jau tāds one hit wonder. Jā, kas tad tur vienu, pa mums agrāk dirs. Baigā māksla, tur viena gabala, bet mums pēc jums ir cik 10 albumi? 7. tūlīt nāks. Man ir pašam solo albumi no turklāt, bet mums bija Jūtot tā, kas bija 8. vietā, tad bija, ja tu esi viens pirmajā, tad tu esi sev pirmajā, tevis nemelot pirmajā, un vēl kaut kas bija pirmajā vietā cauri pilsētai uz vienu dienu. Aizgāja, tev jābūt 5-6 hitiem. Visiem līdziem, kas ir aizgājušiem māksliniekiem, tev jābūt 5-6 tomēr tādiem hitiem. Vai tie gabali palikt populāri 2025. gadā? Es ļoti šaubos. Ja piemēram, tagad es aizsūtītu uz rāģiņiem vai ielikt TikTokā, tu tojies sev. Jā. Šaubos šitajā pārbagātībā. Tagad ir tik daudz vienkārši tā. Bet 2004. gadā bija tā. Jā, 2004. gadā, 5. bija tā, kad mēs bijām vienkārši savā laikā. Es ļoti atceros, tu vienkārši tā kā zivs sūdītu. Šis ir mans laiks. Jā. Visas durvis vaļā, uz visiem žurnāla vākiem. Es iekāpu mašīnā, es ieslēdzu rāģiņu. Es zināju, ka pusstundas laikā skanēs mans gabals. Tas ir 100 punkti. Jā. Vienkārši viss noklājās. Un tu galvenais pat nedari neko. Un tagad tu lēnām sāc censties, jo telefons zvan rētāk, šo tad cilvēku vairāk tā. Jo mēs nospēlējām 2004. un 2005. gadā 180 končus gadā. Pa 2 sestdienām, un galvenais dzīvējā, visām šīs staipītās bungas nabagas. Es teicu, ka viņš nožēlo dzīvē to dienu, kad viņš izvēlējās kļūt par bundznieku. Tikai viens ir smuka, otrs ir staipīt bazboču. To visu pārlikt. Tur ir 4 gājieni augšā lejā. Bazboču, lielās čīvi, statīvi un visi tie tomi un flortomi. Var braukt ar mazo setu un tā. Bet viss dzīvējā, bez soundčekiem, vispār. Cerēs bija tā, ka dūrās visi pultī, bass iedurās pultī, giču pultī, visi sadurās pultī. Nedaudz tev nostupējuši, jā? Bet priekš kam vispār tu to dari? Ko tu ar savu mūziku un kas ir tas galvenais message, ko tu gribi nodot cilvēkam? Vai tas ir tavs pašas pausmes veids? Man tas šobrīd, pirmām kārtām tas ir pašas pausmes veids, un otrām kārtām tas ir mans darbs. Es to pelnu naudu, spēlēju ģitāru un dziedot. Tas reāls pamat nodarbošanās. Jā. Pašā sākumā mēs nācām kopā ar čaļiem, jo ir nenormāli krūta, ka es spēlēju akustinu un dzīves buņģieris spēlē pa īstam bungas un dzīves basis spēlē basu un reāls ģitārs un viss mēs močiem kopā. Tālāk. Bet ko jūs gribat nodot klausītājiem ar savu muzonu? Vēstījums ir dziesmas tekstā. Dziesmas teksts pārstāvs deskārs ir, ka esi patiesi, esi tāds, kāds tu esi, nepārdodies un tas patiesums. Ja? Būt patiesam, dzīvot tā, lai tava pieredze ir uz šīs planētas tiešām tava pieredze, lai viņa ir īsta. Nemēģini izkropļot realitāti savās interesēs, ja? un tādā garā. Par to, tikšu labi dziesmu pirmo reizi par pirmajām pieredzēm cilvēks. Tevis nemelot, kad ir jābūt kādam, kam tu nemelos šajā pasaulē, un vislabāk tu pats, tu tojies sev. Tas pozitīvas vērtības. Jā, pozitīvas vērtības, jā. Bet man ļoti arī patīk tas, ko tu pateici. Piemēram, tur ir tie piemēri ar šo ar to, var teikt, to mūsdienu mākslu, ka tagad notiek pilnīgs trešs, un mums tur zīmē ķiņķēziņas, kaut kādas tur mēslas zīmē un saka, tagad tā ir tā augstā māksla. Bet mākslā, piemēram, es ieraugu, ka gadu glezni ir dabūjis dzeltens kvadrāts. Jā. Es uzskatu, tas ir sūds. Kāpēc? Tāpēc, ka man, piemēram, interesē tāda māksla, ka es skatos, ka es tā nevarētu. Es skatos uz tiem Rembrandt vai kaut tiem Sikstu kapelas, griezku gleznojumiem vai vienalga lieliem māksliniekiem, tur Saldors Glītu, piemēram,
vai Rubens, es tā nevarētu. Nu, nekāda dzīvē. Bet, kad es skatos uz Rotko, man čujas jau, ka es tā varētu, Moška. Nu, Moška, jā, kaut kā, protams, ka nē, tur savs maģiks ir. Un Muzona arī. Blīcē ir jāspēlē tā, ka es skatos, ka Muzonas nav sarežģīts, bet cik smuki gabali, kā Keen, Hopes and Fears, tas albums. Vienkārši visi gabali ir kolosāli skaisti. Viņi pat nav tā kā hīti, viņi ir skaisti, skaņdarbi tādi. Nu, es nemāku tādas atcerēt. Es nekad dzīvē nevarētu atcerēt Yesterday no Beatliem. Nu, vienkārši man tādas akordu progresijas, es nelieku tā kā viņi liek. Un tas pats ar kaut ko, nu vienalga, jebkura veida mākslas, bet es pastāvos pieņemsim kaut kādu Brehtis, teiksim, to sūdu. Es arī tā varu, godvārds. Es varu paņemt tagad līdzīgs uzzīmēt ķēpes. Es arī bijuši zīmēt māku. Un vienkārši pasniegt to, kā apmēram samest gumijas zābakus kaudzē un uzlikt pa virsmu tur kaut kādu kluci, ja, tur zirgs, lai padarīšu uz gumijas zābakiem. Un tā ir performance, un tagad domājot, kas tas ir, man vienkārši pretīgi paliek. Tā jau dzīvot nav viegli. Ja. Mākslā vajadzētu pacelt cilvēkam garīgu. Ja. Viņi veido to savu virzienu, ja? Un tādā veidā vēl provocē cilvēkos šo te, es nezinu, man pat liekas, vislabākais veids vispār viņus ir ignorēt par viņiem, nemaz nerunāt un nedod savu enerģiju. Viņi atļaujās provocēt, tāpēc, ka viņi vienkārši nav sastapušies ar nelaimi, ar nāvi un tā tālāk. Ja? Tagad šiem māksliniekiem ir garš mūžs priekšā, tā, ka viņi sastapsies ar kaut kādu ļoti lielu nelaimi, viņiem negribēsies vairāk nevienu provocēt un uz to te visu izpildīt. Un otrs, ko es gribu pateikt, ar mākslu saistīto cilvēku vidū ļoti daudz psihiatrijas, ļoti daudz diagnožu, un tu nezini, kurš uz kā sēž. Viņš tur skraida pa mēģi. Bet tu jau, man liekas, pat viegli var redzēt, Goguļ. Tie cilvēki jau uz kā viņi sēž, viņi jau sāk pēc tā izskatīties. Nu jā, vienkārši, ja tu sēž savā nodabāk lēgā kaut ko mežā, tur skaidrs, ka kaut kas ir paņemts. No? Jātājums, kas ir baltais, ir 4 līnijas ir ieviltas snuķi iekšā, vai arī tur ir kaut kas cits, jā, kaut kāds metamfetamīns vai kaut kāds LSD ekstazija. Ļoti daudz jau. Tie cilvēki, viņi nenormāli garlaicīgi skaidrā. Viņam vispār nav ko teikt. Ko runāt. Mēs interesantā laikā dzīvojam, īstenībā. Nu, interesantā, jā. Bet man liekas, ka varētu redzēt cilvēkiem cieņai. Agrāk es biju Jauns Grāveris, biju topā, konkrētākajā. Yeah. Es nezināju, es pats jau spēlēju ar Zeiskārs Valmieras Rokfestivālā, es nezināju, kā viņam pieiet vispār klāt. Man bija papīrītis sagatavots autogrāfu palūgt. Yeah. Tagad, Kīvič! Jā, šais te vienkārši arī raksta vēstuli kaut kādā titukā. Nav, čau Andri, vai čau vecīt. Šitais te, tu nevari. Es domāju, kur tie deģenerāti visi rodās? Kur jūs dzīvojat Latvijā? Kurā skolā? Tāds pilnīgais tāda. Ko tas tur dirš? Ja, tur? Šlesers Loks, jā. Cilvēks 26 gados bijis miljonārs. 26 gados. Labi, viņš tur palīdzēja Zviedru, tie Norvēģi uzņēmējiem Latvijā ievest visus tos Dresmanas un Rīmiju un Narvesen. Nezinu, jā, bet nopelna 26 gados limonu, uztaisa tos drausmīgi daudzos uzņēmumus, jā, tur un tā tālāk. Jā, tas lauks, tāda man piesaukumā tāda cieņa. Ja, tur, es viņam prasīju, jaunieši, viņi vispār nesaprot, kas ir cieņa. Daudz. Kas jāciena? Artūrs Irbi jāciena, kā viņš Latvijas izlases vārtos ir. Man liekas, mūsdienu jaunieši vairs nemaz nezin, kas ir Artūrs Irbi. Jā. Bet piemēram, kāpēc? Viņš vēsturiskākā Latvijas uzvaru par Krieviju, pie tam vēl, man liekas, ka Krievijā, Sanktpēterburgā. Jā, tas bija Pēterburgā. Kāpēc man viņš jāciena? Viņš stāvījos savos vārtos un ķertās savos rips. Tas ir viņa biznesa, it's like. Un tā kā tu nevari, man ir grūti paskaidrot tādai pavisam jaunai paudzei, kas ir cieņa, kad tu izjūti respektu tādu pret to, ko cilvēks ir paveicis, kur viņš ir bijis, ko viņš māk. Ja, es nezinu, ja kāds super skaisti dziedāja, vairs nezinu, kaut kā pievilties pie stieņas 100 reizes, es gribu paspēt strot tādam cilvēkam, es tā nemāku, es tā nevaru, bet viņš tā māk, viņam ir kaut kāds tāds prasmes iemaņas, kas nav ne man, ne lielākā daļā cilvēku, es izjūtu kaut kādu pietāti pret to. Jā. Ko viņš tur vēl, kas šī debīlis ir nakarts vajadzīgs? Tas ir interesanti, jā. Bet
Kā tev šķiet, kāpēc tā ir? Kāpēc tā cieņa vai kas? Degradējās ar internetu un ar mobiliem telefoniem. Tas ir galvenais instruments izdomāts pasaulē. Lai degradētu cilvēks, lai cilvēks, viņš paliek aiziet, pirmam, skaties, ārāk mēs braucām mašīnu, kaut kāda karte bija, vai tu pēc galvas atceries. Tagad ir veids, tev jau vairs nav jādomā. Tagad ChatGPT tev vispār vairs nekas nav jādomā. Tu tikai skrolēji, interesants, agrāk bija minūte uzmanība, varēja noturēt pusminūte, tagad 10 sekundes, tagad jau 8. Un tu paliec debilāks, stulbāks. Grāmatu lasīt, neviens jau vairāk par 3 lapām nevar koncentrēties īsti. Aiziet pie jūras klusumā, noiet gar jūru. Nu, tu vari koncentrēties. Es varu, es lasu grāmatas. Jā. Nu, es jau esmu cita paudze. Nu, es eju gar jūru pāris stundas bez telefona, neko neklausos, vienkārši klusumā un ar sevīm tur parunājos. Restīvi, telefons ir izdarītīgs debilizētājs. Cilvēks ir... Un kas ir otra nelēma, kad look, my life is cooler than yours. Jā. Depresija, no kurienes jaunietis skatās, kā viens tur tādos vancos, viņam tādas drēbes tur un autiņš un viss kaut kas, un tu uzrodās kretīni, tu var pelnīt 1000 eiro dienā. Klikšķi spaidot šito, jā. Un viņi uzķerās un padarīšu to naudu, viņiem tā kā ir sajucis, viss ir sajucis, kad nopelnīt naudu ir jāstrādā, kad tas ir tā kā un var uz lielu riski iet tur kazino vai kaut kā uz akcijām vai trāpīt baigi tur bitcoiniem savā laikā. Bet principā tā nauda, kas tev ir tava atlīdzība un precīzi ekvivalents tam, kas tu esi. Ja tu izroc grāvi, tu dabūni 20 eiro. Tātad pa grāvi var dabūt 20 eiro. 20 eiro izteikt. Tad viņiem nipaņātki ir vispār, kas ir 20 eiro. Nevar tāpat dabūt uz 20 eiro. Var katru dienas darbu jāiet. Nopietni. Jā, nu tas ir interesanti. Ej, Dievs, katru dienu, var jau neiet, bet tur uz akcijām, tur nekas īpašumu aktīvi un tā tālāk. Viss. Nu, tā labāk ar tiem aktīviem. Es redzu, ka telefons debilizējas cilvēks. Vienkārši. Es domāju, ka tie, kas to izgudroja, viņiem vajadzēja, lai masa ir absolūti tāda trula, kas vairs nav spējīga iedziļināties nekamī vairāk kā 8 sekundes. Neko, visi viņiem ieliek karot mutē, viņam vairs nekas pašam nav jāizdomā, nekas jāizdara, un tā ir absolūti viegli vadām masa. Un aizliet tēmlēnā Faceitī, kad visi dara tā, ir tāda spēle latviešiem. Visi dara tā. Jā. Visi dara tā. Man bija 7 tā. Jā, un viņi tā darīs. To mēs redzējām Covid laikā. Es domāju, Covid laikā traģiskākais bija tas, ka cilvēku brīvības var ierobežot tikai ar likumu. Bet Latvijā cilvēku brīvības ierobežoja ar ministra kabineta noteikumiem kaut kādiem mistiskiem, ko cilvēki maz nezināja. Tas viss bija absolūti totāli nelikumīgi. Un kaut normāli cilvēki jau to jūt, kad, piemēram, viņi stāstīja par epidēmiju, tad ir slims vienlaicīgi 1% sabiedrības. Tātad Latvijā ir jābūt vienlaicīgi slimiem 18,000 cilvēkiem, kas nevienu brīdi tā nebija, bet epidēmija bija, bet ne par to. Respektīvi, es domāju, ka man brīdī bija tāda sajūta, ka tūlīt pateiks valdība, ka cilvēkiem jāsteigā pieaugt 4 āpes, jo vīruss atrodas apmēram metra augstumā. Jā. Un es bet domāju, varbūt, ka Vācijā tas ir pateikts. Pusi staigā 4 āpes, es tev atbildu pa centru. Pusi nebija, būtu cilvēki, kas sāk rāpot. Jā. Tālu līdz tam nebija. Bet tu zini, ka ir tas, kā sauc to kustību, tie kvadriši. Jā. Viņi, actually, man bija čoms viens, kurš stāstīja pieredzes dzīvi. Viņi Berlīnē bija kaut kur aizbraukuši, notusējis, viņš aizgāja krūmos, tā kā piesiet zirgu, ja? Un viņš skatās, pēkšņi džeks nāk, tā kā ar citu džeku pavadā, un viņš rāpo pat, tā kā, un viņš sāk tēlot suni. Un viņš skatās, ka vēl nāk. Jā. Tur vienkārši bars, un tur bija sajiets ar šiem tiem... Tas pēc tā sajiets redzēja? Saliek, viņi tādos aitu tērpos, un tā kā aitas iet ar tādiem zvaniņiem vēlā. Es tev saku, tā ir vienkārši psihiatrija, tā ir šīze. Tas nav tā, ka normāli cilvēki pēkšņi sagribēja rāpot. Jā. Vienkārši šīze kaut kāda un, jā, tā ir aiztur. Nav aizliegts rāpot. Bet jautājums tad, kurā brīdī mēs vienkārši nospraužam robežu, vai ne, starp to, kas ir norma un kas ir novirzi no normas. Jā. Un kas ir tad tas, jo tad jau mēs varam darīt pilnīgi jebko, vai ne? Nē, norma ir normāli skaitās tas, ko lielākā daļa sabiedrības pieņem par normu. No 100 cilvēkiem ir 51 pareizi, kad rāpot ir cool, tad tas ir normāli no tā brīža. Pretējā gadījumā tas ir dabiski, tas ir līdzīgi kā ar homoseksualitāti. Dabā arī ir albatrosi, lauvas un pingvīni ir geji. Tas ir dabiski, Jā. Dabā tas ir. Bet normāli
tas būs tāda norma, tā būs. Tagad lielākā daļa sabiedrības būs homoseksuāli. Es godīgi saprotu par to problēmu vispār. Man ir Kivičs homofobs. Ja? Man ir dzīvē bijis tā, ka traknajos gados, kad bija 2003, 2004, 2005 gads, bija drausmīgi modē afterparty. Un visos afterpartijos es vienkārši atbildu. 3:30 no rīta, ka visiem jau ir visi jau streikā, visiem jau kolni, ja? Nāca džeklāt mikroku pie olām, pie dibena. Es ko tu dari? Sorry. Es jau vairs nezinu, cik ir pulkstens. Viņi vienmēr izmēģināja laimi pie heteroseksuāliem džekiem, vispār neko neprasot. Vienkārši pilnīgā pohujā. Bet tu esi kādam ievilcis arī? Nē, es neesmu ievilcis. Mēnēs bija tā, ka es sēdēju parkā uz soliņa, apsēžās džeks blakus. Es tāds sēžu, viņš tāds, es to pasūkāšu. Un es vienīgais, tā varēju, debīls esi. Es vienīgais, ko es varēju pateikt. Un vienkārši man dzīvē tie gadījumi ir bijuši. Ja? Un tāpēc, bļaļ, man nav tā, ka es tur baigā starēsim pa visu to te. Jo es saku, tad sākumā varbūt uz tēju. Ja? Un, kad tu rakstīji savu lielāko hitu, ja, tad tuvojas sev. Tu apzinājies, ka tas būs tagad kaut kāds, ka tu raksti vēsturi, ka šitas būs. Man tad tajā laikā bija tā dokumentālā filma Atrasts Amerikā, ko Vānis taisīja. Man piezīmīja, es nemaldos Viesturs Kozjels un teica, ka vajadzētu mūziku tajā filmai. Es biju pārsteigts, jo es jau nekāds filmu mūzikas rakstītājs neesmu. Es vienkārši Džeks ar Giču, kas spēlē grupā. Kas tad mūzika filmē? Tas ir vienkārši vienu dziesmu, un tad viņi dažādās versijās ar pilnajā versijā palaist tajā filmā un akustiskā un kaut kādā tur ambientu versijā un kaut kādā akapelā vispār vienalga. Un es tikos pieņemu ģitāru, sēdēju uz gultas malas, toreiz vienkārši tāds šitais nav mošs, ir mošrās tāda. Un nebija piedziedājums nav nevar izdomāt. Piedziedājumi bija viena citāda dziesma, tā debila dziesma, tur kaut kāda, kurai bija piespieņa, bet tu esi tagad šodien te. Un tās piemodēja klāt pāntām piedziedājumu. Un aizgāju virtuvē un uzrakstīju to tekstu. Tur pirmo reizi, to gan es atceros pirmo reizi, tur bēgot no manis, jo to es sev iztēlojos, ka kaut kur jābrauc projām uz to Ameriku un tā, neitrāli pajautāt tevi. Un tas ir tas, ko Dievs, caur Dievu, apmēram tas bija tā kā, zin kā, vecajā Dieva darbs. Dievs caur mani runāja un iedvesmoja šo tekstu. Man roka rakstīja un es tikai vēroju. Vienkārši kaut kāds, tas saucamais flows vai kaut kas, kaut kāds dzirgs, tu vienkārši neitrāli kāds pajautā tev. Es dzīvē nekad tā nesaku neitrāli kāds pajautā tev. Vienkārši tu ņem to tekstu uzraksti, aiznes čaļiem parādīt mēģinājumu. Neviens neteica, veicī, te ir tāds hīts un kā mums šitais te viss tā. Ok, aiziet kurīt baigi. Tad es saprotu, ka ģitārs izdomā to tas labs ripiņš. Es tā, ok, smuki, un tad mēs atbraucam uz Siguldas studiju, ierakstīt viņu, un Gins vēl teica, šitais gabals tev visu mūžu baros. Un es tajā laikā vispār nesaprotu, ko nozīmē baros. Un beigās ierakstīju, un es klausos. Tajā piedzērājumā kaut kas ir, un tajā ievada arī, bet pāns man nekad nav paticis pašam. Viņš likās tik kantains, tik bekot no manis, ja tu tuvojies sev un neitrā. Man viņš nekad, tevis nemelot patīk. Pēc 2500 reizēm, kad tu viņu nodziedi, kas vēl joprojām liekas, ka tas pāns nav. Es jau, ka spēlē, es jau pavēlkos dabīgi, zin kā pats. Bet pašam man neliekas, ka tu tuvojies sev būtu vislabākais reizkārt gabals. Tā. Bet tā arī tas atcer, un pēc tam vienkārši arī tieši tajā laikā, kad vismazāk sapratu no tās mūzikas, tīrus tādu iedvesmu un uz entuziasmu. Nebija arī tā, ka hītoji, vajag hītus atcerēt. Vienkārši kaut kā, tevis nemelot tur, vispār atklāju savu atvērto kvintu, slēg slāpē, sapratu, ka var nelikt to pirkstu pie grifa. Te neskan, te arī normāli skan harmoniski. Šitien, te arī normāli skan. Divas, trijās vietās var likt te, un te, brā. Pēc tam likt tikai slāpēt to kvintu slēgt. Un viss esam gatavs. Un pēc tam jau čaļa apstrādā būznieks, ko pieliek, lai kačā. Es nekad neesmu bijis aranžētājs. Uzaranžēt to citi. Producents uzaranžē. Es varu sacerēt uz akustens labu dziesmu un jēdzīgu melodisku tādu. Ko esmu sapratis, ja dziesma jau kačā pie ugunskura, tad ar bungām un basiņu toči kačās. Koncī, un tā. Tad sanāk, kad tu saki, ka tā dziesma arī vēl joprojām turpini jūs barot?
Jā, es pats reiz joks stāstu pirms koncertiem. Cilvēkiem jau drosmīgi patīk, tas sev noliec. Es saku, labdien, man sauc Andris Kivičs, man ir 9 albumi, bet tikai viena normāla dziesma. Es saku, man nav man tikai viena normāla dziesma. Tad es uztaisu tādu pauzīti un saku, zini, par ko man ir škrobi, mīļie draugi. Neviens nesaka, Evāņš, tev ir 2 normālas dziesmas. Tā nav. Tev ir 4. Es saku, ok. Jā. Un, tad sanāk, ar mūziku var nopelnīt. Jā. Nu, es daudz spēlēju, skatos privātos pasākumus. Privātas balītes, dzimšanas dienas kārtas, visu kaut ko. Ļoti kompakti. Man ir 2 ģitāras, pastiprinātājs, soma ar vadiem mikrofoniem, statīvus un visu ceļoju pa Latviju un spēlēju. Un uz Eiskārs būs nākošais, kad 26. gadā, 25 gadu paliek blicē. Nu, tūri it kā vajag taisīt. Bet vai kaut kādu hype ap to blici? Es nezinu, it kā jau vajag to tūri uztaisīt. Nu, cilvēki interesējās. Bet savākt zāles. Ja tu, piemēram, taisi lielu konci, tur ir apdirsties. Tas ir, man liekas, liels izaicinājums katram māksliniekam, vai viņš to grib darīt. Cik to plādījumu taisīs, pats taisīja plādījumu. Papildus gaismas, papildus skaņa, tālāk gardrobē PVN, aizmirst par autortiesībās licenci izņemt. Kas apsargs? Sarunāja apsargs, ne, tam apsargam nav licenci. Sarunāt apsargs ar licenci. Tā jāsaka, konfetī, kāpēc es nebīdīju par konfetī? Konfetī vēl 3 sota klāt, tālāk no 3 biļes, un paralēli vienkārši, un to plādījumu uzorganizē vecīt. Tad jāsaka, tas konts pašam jāizbauda, jāizbauda, Nu, kā bija? Nē, Konts bija figienākais. Viņš YouTube ir tas Eiskārs Konts. No plādījumu. Konts jau bija labs. Bija ļoti silta publika. Es vēl bārs izdzerts tā kā pa 3 končiem. Tas ir pozitīvi. Bet jūs pārdevu visas biļetes? Nē, viss neizpārdevu. Bija kaut 700 cilvēku beigās. 700, apakš viss bija. Mēs esam reperu paņemt iesildīt. Nē, bet citas koncerts bija silts. Viņā vispār nebija miers nevienu brīdi. Visi cilvēki dziedāja līdzi. Mēs nodziedājām pusi repertuāru uz atkārtot. Visi dziedāja līdzi. Tie koncī var redzēt YouTube, pastieties Eiskārs plādījumu no kaut kāda 5. dziesmas no beigām. Kāds tur ir emocijas zālēm, kā cilvēki ritīgi tur, tas bija pa īsto. Tāds vibes bija. Tas nebija tāds sterilais koncerts. Man liekas, plādījums tas ir tas tagad jaunajiem māksliniekiem, tas ir tāds, ja tu pieņem lēmumu taisīt plādījumu, tas nozīmē, ka tu aizēji nākamajā līmenī. Un tad jautājums, vai tu tur pieliks bikses tagad, vai arī aizies. Interesanti. Tas jau viss notiek principā darbības sākumā. Mums uz Eiskārs bija... Jūs īstenībā, jūs tur arēnu varējāt ņemt. Tur tā lieta. Tad, kad uz Eiskārs varēja vākt arēnu, tad arēnu nebija uzbūvēta. Arēnu uzbūvēja 2006. gadā. Mums tā mega popularitāte bija 3., 4., 5. reģiona pirms 20 gadiem. Vienkārši pilnīgi viss notiek. Es zinu to sajūtu dzīvē, kas varbūt ir lielā biznesā vai kaut kur, vai ka tas reāli pasaules līmenī, ka viss notiek it kā pats no sevis. Tu esi sacerējis to gabalu, tu esi ļoti labi viņu ierakstījis, ir normāls video. Tas gabals aiziet tā, ka tev vairāk nekas nav jādara. Tā grūtākā daļa ir sacerēt gabalu un viņu ļoti, ļoti labi ierakstīt, jo tā kā jūs viņu nomāstrāt, izņemsiet no studijas, viņš paliks uz visiem laikiem. Labi arī uztaisīt coveri, bet tas ir, un tālākais, jo cilvēki, rezonē, iemīl to dziesmu, to momentāli asociējas, tas tiem cilvēkiem, nevis tā kā Dievs, bet tu esi tiem cilvēkiem tā kā ļoti labs cilvēks, jo tu esi radījis kaut ko, kas viņiem liek justies ļoti labi. Šis cilvēks, es nezinu, kāds tas Bono ir vispār pēc raksturs, nezinu, kāds viņš ir cilvēks, bet Bono ir radījis priekš manī kaut kāds 4-5 tādus gabals. Viņš ar to, ko viņš radījis, devis man tik daudz labas sajūtas. Tas, man liekas, beigās jau arī tā ir tāda emocija ķīmija, vienkārši mūzika. Ja tu norezonē ar to, jo katrs ir tā burvība, jo, man liekas, arī tajā slēpjas, vai tu no dziesmas paņem to, kas tev tajā brīdī ir aktuāls. Iespējams, ka viņš pat kaut ko citu ir domājis, bet tu sataisīt tādu dziesmu un sarakstīt, sakomponēt viņu, lai... Un it kā savu nav jau tas uzdevums viegls, tagad vispār mākslīgais intelekts var taisīt dziesmas. Un tur ievadīt tos atslēgas vārdus, it kā, bet... Tu esi mēģinājis to izdarīt? Nē, es to nekad nedarīšu. Tad es jau tev vispār nekam nav jēgas. Nē, es domāju, vienkārši kaut vai, kā joku tur, nezinu, tu iemetā. Nē, es esmu vienās kāzās dzirdējis vienu dziesmu, es saku, kas tas par gabalu? Nenormāli krūts gabals. Tur par Jāni un Annu, es neatceros.
Es saprotu, kas šito dzied? Šis ir mākslīgais intelekts. Bet tas ir diezgan, man liekas, traģiski. Tas ir traģiski. Bet SVH, Radio SVH LV, tur Fredis un Ufo ir atgriezušies studijā, varbūt tu zini, viņiem ir tas BB brokasts. Un viņiem kādreiz bija tas radio lāge, un tagad viņiem tas tops, man liekas, iespējams saucās kaut kā nedaudz citādāk. Un man šķiet, ka tur katra otrā dziesma vienkārši tagad ir iedomājies. Tur sēž šitie mākslinieki, kas jokus dzēna, viņi ir ražotās. Tur, man liekas, viss ir mākslīgais intelekts. Tur jau vairs nevar īsti saprast, kas tur notiek. Nē, protams, ka hītus var uzražot mākslīgā intelektā. Tagad neviens gailis pakaļ nedziedās. Bet, pat cik es esmu savējos radījis pats, es laikam nesākšu tad jaunas taisīt. Kaut kā... Man liekas, ka tajā virzienā mūziķiem nav jāiet tajā virzienā. Es vienkārši gribēju atzīmēt, ka tas notiek. Kaut kāds tāds žāners, kā tur Singapūras satīns vai Bermudu 2000, tie man liekas var. Iemest, tiem liekas, tas tāds tā kā bizness vairāk, nevis tāda dvēseles mūzika. Bet tiksim, ja tu tā kā dziedi to, ko tu jūti, pats svarīgākais klausītājs. Viņi rada, ja klausītājiem tas patīk, tad tas ir ok. Tas ir vieglais žanrs, tā ir popmūzika, tas ir domāts, lai daudz var dziedāt līdzi. Un, kāpēc nē? Busuls jau principā ir džeiza mākslinieks, es pareizi saprotu, no paša sākuma, un tādā garā, un pūtējs, bet, ja tas vokāls iedarās un tas projekts aiziet un cilvēki no tā labi jūtās, viss ir kārtībā. Man pašam ir baigi grūti pieņemt to, jo man ir jānotic māksliniekam. Ja es skatos uz muzīku, ja viņi dzied, tikai siltas sirds, es kā noticu viņiem, dvēseliskiem un tādam. Un es saku, ka precīzi tie paši džeki, tieši tie paši čaļi, lielas mājas, mašīnas, pupi un viņš tā tieši un 20 dejotāji. Jā, man, es nevaru sadalīt. Man nekad nav pasaulē, un arī tā prāta vēra, un tad ir reigani, kas sāks tās. Es skatos, bet tieši tie paši džeki, bet kur tad ir īstie? Es varbūt par nopietni ņemu, cilvēkiem vienalga. Pasaulē arī ir precedenti. Blur pārtap par Gorillaz, bet es saprotu, tas tikai solists projekts. Bet es nestādos priekšā, kad būtu, Coldplay vēl viena grupa, kur viņi jākstās, vai U2 vēl viena grupa, kur viņi jākstās, vai Bon Jovi vēl viena grupa, kur viņi jākstās, vai Eminems uztaisīt paralēli vēl vienu projektu, kur viņš tā kā ākstās. Bet Latvijā, sabiedrībā, kur ar jokiem vispār ir pasūdīgi, joku projekti ļoti labi iet. Kāpēc? Jo, ja tu taisi dziesmu kā joku, tad tev vairs nevar būt nopietnas vērtējums. Ja tas, kas tas pasūta? Tas ir joks, vecīt. Tā kā man bija tā dziesma par griķiem, un par vannu, Es to sacēju. Tas ir par to pašu vannu? Jā, vanna. Un es tas nav zināju. Tur šis jaunais albums, tur tāds Anģi, interesanti, bet vanna, tas ir. Un tāpēc labvēlīgais tips, bet, kas tur vēl Singapūras satīns, Bermudu 2000, tas vienmēr aizies, jo tas ir pa jokam. Tas jau nav tā kā nopietni, bet varbūt mazāk viņam ir nopietnas dziesmas. Bet tur Omnibus un Kults Konstancīns labvēlīgais tips, viņas pat, man liekas, ka kritiķi nekad nav vērtējuši nopietni. Jo tu nevar saprast, kā vērtēt, tad kā mūzika, tā kā no multfilmām, tā kā no filmām, tā kā nevar saprast žānru pat, bet skaidrs, ka tas ir tā kā pa jokam. Man tā kā mūzika ir bijis veids, kā, bet es nenosaucu katram savs, man kā ģitāra ir dvēseles tāds, man liekas, ka es pasaku, kā es jūtos uz gičas, ar bungām un basu, tas dod enerģiju klāt, un tas izskan pilnīgi savādāk kaut kādā aranžējumā, bet man tā kā tas tāds nopietnas pasākums mūzika. Bet es esmu pākstījies, Neapvainojies, bet tev uzdošu tādu vienu jautājumu, kas tev varbūt tās nepārāk patiks. Bet ja tu būtu repers, kāds būtu tavs šīs te pseidonīms? Tad Anzīs zina, es nezinu. Tu vari padomāt, bišķi, Tu var ChatGPT ierakstīt. Tu teici, ka tu neizmantos ChatGPT. Nē. Nosaukumi. Jānis, ka viņš būtu repers. Kāds viņam būtu labs vārds? To mēs varam pamēģināt. Man liekas, tu pat varētu būt. Es nezinu. Big Anders vai nezinu. Es nezinu. Lil Van. Jā. Kādas opcijas?
Es nezinu. Man vispār bija problēmas izdomāt kaut kāds nosaukums. Zēskārs arī tā, ka es nevaru izdomāt grupas nosaukumu. Un es teicu, Džekiem, es iekāpšu mašīnā un uzslēgšu radio, un kur pirmā dziesma skanēs, tā mēs to grupu nosauksim. Yeah. Un es uzslēdzu Red Hot Chili Peppers un Skārt izšu skanēju. Yeah. Tad vajadzēja Skārt pie Dievs. Bet Zē, jūs izdomājāt to tā kā Zē, starp citu, kas bija interesanti Daugavpilī. Zēskārs nebija veiksmīgs īstenībā nosaukums, jo mēs aizbraucām uz kaut kādu asaru pludmalu, un tur bija šodien grupas The Cars. Un kaut kur citur bija grupas The Stars. Un tam mums bija kaut kāds Daugavpilī koncerts, un viņi bija uzrakstījuši to Z burtu. Bet tas rēķina 2001. gads kaut kāds. Z strīpiņas Cars. Man nebija nekāda Putina Z. Tu domāji stilīgi, jā? Es stilīgi izstāstu. Un es moši nevajag Eiropā, ja ir caur līnijas. Viņi sāk ar pirmo alfabētu, jūs nobeidz. Jā, tā. Aplis noslēdzās. Jā, ka tu tā pasaka, tā ir. Un tā, es nevaru nekādīgi. Jo tie nosaukumiem arī, es saros, ka dzels vilks sākās. Kāds dzels vilks? Vilks no dzels, kas pa sūdu? Tagad normāli skat dzels vilks, tā kā tik ļoti pierasts ir. Un, es abrīnu jaunieši tagad, viņam asprātīgi nosaukumi. Jā, mums tev patīk. Piemēram, Jūt, man liekas, ļoti labs nosaukums. Jā. Un viņi savu Y raksta. Jā. Un tā, šis tas ir tāds asprātīgs un labs. Bet tu kaut kad kolabu negribētu uztaisīt ar kādu no šiem? Es Stepam prasīju, viņš teica, sūta demkas. Jā, bet jūs varētu būt labs tas kombo, jo viņš tāds arī ļoti kolorīts džeks ir, jā. Bet tāds viņš bišķi dārg viņam, tas vajag viņš, ne? Jūs varētu tur izlīdzināt šo te visu. Normāli būtu. Es grams somā, dzīvu paranojā, klausījos. Jā, grams somā, dzīvu paranojā. Jā. Asprātīgs tas hip-hops ir. Viņi jau tagad, man liekas, ir savā zenītā, jā. Un kas atkal ir interesanti? It kā cilvēki notrulinās, neviens nav spējīgs uztvert daudz informācijas, ko viņš tur dzied. Tajā pašā laikā populārākais ir hip-hops, kurā ir ārprātīgi daudz veistījumu katrā dziesmā. Tomēr... tas, protams, ir atkarīgs no mākslinieka, kurš tur ir. No dikcijas mazliet. No dikcijas, jā. Jo ir jau arī dažādi tie džeki. Ir tur viena, kas tur dziļo domu mauc, jā, un ir tie, kas tur vienkārši... Bet ir arī tāds, ko es nesaprotu, tas raps, kur viņi ir un autotūns kaut kāds, jā. Jā, tas man vispār nepatīk muzonā nīkulīgums tāds. Man patīk, kad mūzika, piemēram, cilvēki tā staigā pie ielām, kaut kādu celtnieku, skolotāju, policistu, viņam sūdīt dzīvi, un tā viņi paceļ acis skatu, un tur ir kāds, kas... Iedodam kaut kādu dzīvību, kaut ko pozitīvu, kaut ko iedodam, paceļam to dzīvu bišķiņu. Ideāls koncerts ir tāds, ka tu nepasties nevienreiz pulkstenī. Nevienreiz pulkstenī nepasties konču laikā un tu aizmirsti par savu problēmām. Tad tu skaties konci. Nezinu, nav skaties konci, Dievsā mašīnā ēļbies, cik kilometriem jāmaina tagad, mājas palikt mājās. Tas nozīmē, ka, ja tu spēlē konci un tu redzi, ka kāds sāk skatīties pulkstenī, tev ir tāds vēl kaut kas jāmaina. Jāsāk ātrāk spēlēt. Mums bija tā, ka mēs paši savus gabalus spēlējam par 40% ātrāk. Normāls koncis uzreiz. Ja nav metronoms, tad var jau diezgan viegli aiziet. Būsnieks močīt, tikai viss dragā. Tā tūra izklausās labs tāds, bet tev, piemēram, lai uztaisītu tūri un visu šo lielo pasākumu, kaut kāda stratēģija tev jau ir. Kā stratēģija? Izdos albumu, izdos vai EP, kādu jaunu singlu, jaunu dziesmu? Jā, bet singls būs, albums un jaunu dziesmu. Tas agrāk bija smieklīgi introvertēt, bija žurnālā sīrups. Nebūs tā, kad albumā būs tur 3 hīti un tās pārējās dziesmas tā. Tas būtu labi. Un tad nebūs tā, ka jūs vienkārši brauksiet tūrē. Jā. Zēskārs, muzons ir vecie labie. Nē, to es ļoti labi saprotu. Tāpēc man ir interesē, kā tev kā vecajiem šajā te mūsdienu laikmetā iznest to veco. Vai caur veco, vai caur jauno. Nē, vienkārši tas ir iespēja paceļot laikā. Doties uz 2004, 5, 6 gadu, kad zāle bija zaļāk, debes zilāks un visi moči ar sviedriem un tā tālāk. Bet dzirdēt mīļākās dziesmas Zēskārs. Tiem, kam patīk Zēskārs, tie jau nāks. Ja tu esi sev pirmo reizi, tev es nemelot, ja tu esi viens, visi šie skaņdarbi. Un pa īsto spēlēm mēs esam visi tur smuki ar gaismām un ar visu pārējo. Un tā, bet neko, mums īstenībā pat nevajag to jauno gabalu, jo man nav baigā pārliecība, ka kādam ir nepieciešams Zēskārs jaunais albums, izņemot mani.
Jā. Visiem ir vecos, labos. Varbūt tur pāris būs interesanti gabaltņi albumā, reāli interesanti. Bet tā jau visiem vajag to veco Kiviču aizgājot. Bet tu esi tagad viss, jā. Par tavu vispār šo te, personību un šo te tēlu, kas ir tagad asociējās ar tevīm. Ko tu pats par to domā? Jo tu jau esi diezgan skandaloza personība, vai ne? Bet īstenībā tu esi žurnālists, tu esi rakstījis grāmatas, tu esi tur dzējis grāmatas, izdevis, tur un rakstījis mūziku, bet tā asociācija bieži vien ir tur vienkārši Kivičs. Jā, paldies, ka tu atzīmē visu to foršo, jo tiešām man ir 10 albumi, 3 grāmatas un vairāk nekā 1000 novadītu raidījumu. Man nav kauns par sevi pateikt labus vārdus, jo tomēr diezgan daudz izdarīts gan žurnālisti. Es nekad nedomāju, ka man gan sportā, gan mūzikā, gan žurnālistikā izdosies sasniegt Latvijā faktiski topu. To, ko var izdarīt. Jo tas nav viegli. Tas nav viegli, bet paralēli es esmu 3 reizes precējies un šķīries un pat dzīves viļņiem īries. Esmu uzšāls. Arī tas nav viegli. Bet tas, ka kādam džekam ir 50 vecens, tas ir normāli. Bet tas, ka kāds 3 reizes apprecās, tas gan ir nenotikums baigais. Otrais esmu iekaustījis žurnālistu 2005. gadā, Miller, tajās vakar ziņās, redaktoru kabinetā, viņa paša krēslā, 16. stāvā presinamā un pa ģelu. Tur nekāda savādāk nevar izdarīt, viņa vairs īsti negribēja. Tagad var teikt, ka tas bija kolēģis pa lielu. Nē. Jūras Millers ir Latvijas top 3 pidaras. Vienkārši jau pat pīstuļus var nevērt virsū. Viņš pats galvenais zina, ka viņš tāds ir. Un tālāk, kad bija tas incidents, jo tajā 2005. gadā viņš bija vakarziņu galvenais redaktors, vispār diezgan producēja Latvijā arī mūziķis, tajā dzeltenajā huiņā diezgan ietekmīgs džeks. Un viņam bija uzdevums novākt man no skatuves, un man sekoja vairāk nekā 300 negatīvas publikācijas gadu laikā. Un man uzbūvēja tādu tēlu, agresīvs, dzērājs, kaujās, šķirās un tā tālāk. Un es vienkārši vienā brīdī sapratu, ka es esmu kļuvis par biznesu, ka raksta vienkārši ko grib. Es redzēju, kādu tēlu man veido, un es sāku mazliet piespēlēt līdzi. Jo, zin kā, man, es tur spiedu 140 no krūtīm, tur tetovējumi, saku, ko domāju. Es taču agresīvs, jo labs cilvēks jau klusē, viņam tetovējumi nav, un viņš tāds sēž turītī mierīgs. Kaut es esmu dzīvē pārliecināts to, ka tieši tie, kas sēž džemperītīs turītī mierīgi, tie ir vislielākie maniaki. Un viss, un tie jau neko nevar darīt. Mēdīji malc to, ko viņi grib. Es, protams, arī esmu no 1500 koncertiem, kādos 4 bijis piedzēries skatos, vai pat 5. Un kāpēc? Tāpēc, ka man tajā dienā ir bijuši vēl 2 konči. Es vienkārši neizreikināju, neizreikināju reāli. Uz nogurumu tu uzlēji virsū. Man nekad nav bijis tā, ka es zinu, ka cilvēki nopirkuši biļetes. Tā pilnīgā pohujā piedzeros pirms koncerta. Vienmēr tas slims esi, vai tu dzer kaut ko. Reķini 5 no 1500. Un tagad, un tā es tur aprecos, tas ir ārprāts, es izšķiros, tas ir ārprāts. Un es beigās sapratu, es biju pie vienas ekstrasens, teicu, viņš tad vienkārši tāda enerģija ir. Tev ir tāda enerģija, ko tiem ir klikšķi. Un es tur arī sapratu. Un vienā dienā es aprecēju, es izšķiros. Un tajā pašā dienā iznāca klips. Klipam bija kaut kā 10 000 interesi un par to šķiršanos 700 000. Klika virsū. Tad pareiķi 70 reizes lielāka interese par to privāto dzīvi. Un pēc tam... Tas nozīmē, ka varbūt jātaisa klips ar šķiršanos vienkārši. Man ir bijuši visādi klipi. Uz to, pareizi tu saki, jā. Es būtu bijis gudrāks. Tagad es gāju vannā, es būtu gudrāks, tu visu to sienu būtu reklāmām nolīmēs aiz muguras. Tajā brīdī, kad tu saprati, ka tu esi interesants, vai tu sāki piespēlēt to? Es sāku piespēlēt. Kā man saprot, tev taisa par mazliet agresīvu. Es esmu dvēselē mierīgs, es klausos. Pirmais muzons, kas man patīk, bija Kaspars Dimitris Krusta skola. Man liekas, vienmēr tāda akustiska mūzika, tur Cocteau Twins, tur visāds, tur kaut kādas Enijas un šitais te. Un tev taisa tādu, jo, kas ir jāsaprot skatītājiem, tev ir jāieliek kaut kādā plauktā. Piemēram, tu esi tāds inteliģents džeks, māksliniecisks, inteliģents, gudrs, jā. Tev mēs varētu ielikt Kivičs atkal tetovējums, lecīgs, pa daudz runā, pa daudz atļaujās, ko mēs neatļaujamies pārējie. Viņi mēs liekam skandalozijā segmentā. To mēs, piemēram, atkal varam iegāzt, piemēram, Nikolai Puziko, sieviešu diena, tauriņš, balts kreklis, viņš tāds lādzīgs un to tajā plauktā. Un tad vienkārši uz tevi taisa biznesu, jo man nekādā veidā nevar pārdot kā jauku tēti.
kas es esmu. Jā. Nepirks. Bet ja kaut kur pa purnu kaut kas, tur apmēram varētu aiziet. Un vienkārši tu kļūst par zeltainās preses un par mēdīju, par portālu biznesu, lēnā garā. Un ko tev darīt? Tev ir jāspēlē līdzi, piemēram, aicinu uz pasākumiem, viņi jau gaida Kivičs. Kas izzēna? Sākam ar Rumiņu. Ar Rumiņu sākam, bet nav pa īsti, nebūs, nedavai. Kam tie roķi jau normāli, dai panāk šurp, panākam. Tas ir talants, tas jau jebkurš tā nevar izdarīt. Jā, es to saprotu. Es arī kaut kur pa pusē varbūt arī tāds esmu, bet līdz galam nē. Kas skatījos, ka tas aizgāja pavisam trakais variants, es sēdēju mājās, man pašam no tā Kiviča palika bail. Tas taču ir reāls psihopāts. Tu sēdi un tu reāli vēro sev no malas. Jā. Bet, ka mēs, piemēram, Lienu skatījāmies tur 10 reizes, ka tur Kivičs šokēja sabiedrību un uzlikt tetovējums vienāds. Kas tev palīdz tikt galā ar to, ka tu, piemēram, visi vārās, tu nezini, tu esi sataisījis lielu cepienu, kā tu tiec tajā mierā? Pirmām kārtām es jūtos vienkārši iekšēji spēcīgāks. Tā kā bija tie Sūdri Milleri, vienkārši ieteikti komentāri, tur bija tā, ka bija stundas laikā 4500 komentāri. Es jūtos spēcīgāks vienkārši viņiem. Viņš dabūs Kiviču no skatuves un cilvēks jau, bet es teicu, jūs neko neizdarīsiet dziesmām manām. Un es jūtos vienkārši iekšēji spēcīgāks, neko nevar izdarīt. Man tie latviešu žurnālisti un tie komentāri, man liekas vienkārši smieklīgi. Bet tā tev formula, kas tev palīdz? Tur esi sporta zāle vai tu nezini? Es vienkārši, varbūt tāpēc, ka esmu bijis arāk profesionāls sportists, man ir kaut kāda prūka, man ir iekšējā, man ir baigā izturība, man ir nenormāls gribas spēks. To no malas varbūt tā nevar redzēt, bet visi zina, ka es palikšu kājās iespējams, ka pēdējais, jebkurā pasākumā. Ne tikai tur kaut kāda tur dzešana, bet vispār, ja kaut kas ir jāiztur vai kaut kur ir jāuzkāpj vai treniņš vai kaut kas, tas ir viens. Otrs, es 19. gadā vienam čomam paprasīju, lai viņš uztais monitoringu par komentāriem, 20. gadā. Viņš teica, Aņģa vispār komentārus raksta 1-3% no visiem, kas ir izlasījuši rakstu. Tātad 3 cilvēki no 100 izpaužās pat anonīmi, publiski. Tu nekad neuzzini apmierinātā vairākuma viedokli, tu vienmēr uzzini neapmierinātā, negatīvu lādētā mazākuma viedokli. Un viņš saka, vecīt, ir, tev, protams, heiteri, bet tā ir ļoti maza sabiedrības daļa, jo pretējā gadījumā tu nevar uzstāties 80 reizes gadā pasākumos. Tev visu laiku cilvēki neaicināt uz pasākumiem. Ja? Ja tu visiem cilvēkiem, piemēram, nepatīc īpaši šoubiznesam, tev vienkārši kas ir trakākais, kāpēc ir bail būt izstumtam. Ja tev nebūs spēles, tas jau no seniem laikiem, kāpēc cilvēkam vajadzēja iekļauties sabiedrībā, lai tu nebūtu izstumtais. Jo senāk, kad dzīvot tajās viensētās cilvēki vai kaut kādās tādās, ja tev izstum ārā, tu biji ārpus pilsētas, tu biji jāiet mežā nosalt badā. Tu varēji izdzīvot šī pasaulē tikai tad, ja tev ir labas attiecības ar visiem citiem. Ja? Tagad tā vairāk nav. Tu vari vispār nevienu nekomunicēt. Sēdēt mājās un braukāt uz koncertiem. Es pieņemsim, pa telefonu sarunājos kādiem 500 cilvēkiem, reālajā dzīvē bez Lienes satieku vēl savu tēti, mammu, meitu un varbūt vēl vienu džeku. Jā, nav baigi lielais. Es dzīvoju absolūti savā pasaulē. Es tikko intervēju Ivo Puriņu, laika stalkeri un sauļu salicēju. Viņš ir tāds šamans. Es viņu nointervēju, viņš teica, tu esi šamans. Tā nav tāda sajūta. Es saku, man ir. Es gandrīz vienmēr jūtu, kas būs. Es jūtu gandrīz vienmēr, ka es psiholoģiski un emocionāli būšu šajā situācijā stiprāks. Un no profesionālā sporta man ir tas, ka es varu ļoti daudz izturēt. Es izturēšu. Es zinu, sūdi kaut kādi. Es zinu, ka es izturēšu. Varam notestēt? Jā, piemēram. Tu zini, kāds būs nākamais jautājums? Nē, es nezinu, bet es izturēšu viņu. Okay. Kad bija Covid laiks, servos Norvēģijā strādāt mežā. Reāls, kad nebija bijis mežā nekādu zāģi strādāt. Bet tev piestāv, man liekas. Un es uzliku pats sev mērķi, vai es izturēšu pusgadu mežā. Covid laiks, koncerti nenotiek, visi sēž mājās, tāpat nekas nenotiek. Un tur čaļi teica, Kivičs mežā 3 dienas, varbūt 5. Es nokopāju 7 mēnešus no zvana līdz zvanam. Tas ir vāks. Norvēģijā pie tam visi šitādā kalnā vai pa kalnu lejā, tas ir ļoti smags pasākums. Un ja cilvēki baidās, piemēram, kas būs, es saprotu, nekas nebūs. Esmu izgājis cauri visam gandrīz vai. Es neesmu spīdzināts. Ja? Nekas nebūs.
papļāpās, padirsīs, pamuldējis un aizmirsīs. Katrs dzīvo savu dzīvi, tomēr visvairāk viņam interesē savs bankas konts. Tā, ka viņš paņem telefonu un kaut ko tur uzdirž kādam, tas vienkārši viņš tā atpūtās mazliet. Ja? Piemēram, dzīvē ir bijuši tādi gadījumi, kad es kādu cilvēku vārdus atceros baigi. Tev nekādā gadījumā tev nevajag darīt to un to, un es arī to un to neesmu izdarījis nekādā gadījumā. Ja? Piemēram, man gribējās cīņās, jo es zinu, kā man ir no basīšana, tā reakcija man diezgan labs tāds ādmens, man gribējās pamēģināt. Un es nezinu, beigās es sadīju cilvēku, es tu man teicu, ka nevajag man tajās cīņās iet. Es tā teicu? Nopietni? Pagaidām, tu ņēmi tā kā nopietni to? Es vecīt, man tas viss laiks skanēja fonā, kā tu man teici, Āņģa, tev nekad, vecīt, tev galva ir jāsargā tev un tā. Un ļoti bieži mēs kaut ko nenormāli paņemam, tas vispār vienkārši ir izspļāvis kaut ko vispār nedomādams, un arī tiksim, cilvēkiem, kas raksta kaut kādas slices, viņš tev kaut ko iepiež, noliek to telefonu, viņš jau aizmirst pēc 30 sekundēm, ko viņš ir rakstījis, ko viņš ir teicis. Cilvēkiem visvairāk interesē viņu bankas konts un viņu veselība. Un tas, kā viņiem pašiem dzīvē iet, un uz kaut kādiem šitiem publiskiem cilvēkiem, neviens tev īstenībā neienīst no sirds. Viņi vienkārši, tas tāds prikols, atpūsties. Vienalga tur izdod dziesmu, izdod kaut kāds jūras logas dziesmas sūdz. Bet tā ir, diemžēl, tā ir, man liekas, tā realitāte ir tāda, ka no 10 komentāriem tev 9 būs pozitīvi, ja? Viens būs negatīvs, un tāpat visi atcerēsies to negatīvo, vai ne? Diemžēl tā ir, tāpēc mēs neuzinām apmierināt to vairākumu. Piemēram, notiek kaut kāds Zeiskārs koncerts, uz kur atnāk, piemēram, 100 cilvēki. Jā. 70 cilvēkiem ļoti patika, 20 cilvēkiem nepārāk. 5 skatījās pulkstenī. Jā, un 5 reāli iebās. Netika, viņš ir iebjās Kivičs. Viņi ies pēc tam pa rajonu bļaustīsies. Tāds sūds, tas Zeiskārs koncerts bija. Un cilvēki, kas klausīsies, mēs tā vakar dzirdējām, ka cilvēki nāk uz sūdz, bet tas bija 5 cilvēku viedoklis no 100. Ko tie 70 domā? Viņi vienmēr klusē. Apmierinātais vairākums vienmēr ir mierīgs. Viņiem viss labi. Jā. Viņi ir apmierināti, viņi klusē, viņiem viss ir forši, viņiem viss patīk. Ja? Un tas ir tā bišķiņa, un tāpēc žurnālisti atkal viņi grēkojas, ka komentārs ir tautas balss. Nē, komentāri nav tautas balss. Komentāri ir visnegatīvāk lādētā tautas mazākuma viedoklis. Dzīves ceļš ir super interesants. Ja mēs, piemēram, taisītu filmu par tevi, tavu biogrāfisko kino, kāds būtu nosaukums? Tu man teici, ka ar nosaukumiem tev tā švaki, bet... Nezinu. Viens pret pasauli vai kaut kas tāds. Jo man ir bijis tāds sevi, ka es viens pret pasauli diezgan bieži Latvijā. Labs nosaukums, man liekas. Bet realitātē tā nav bijis. Daudz, ja cilvēki kaut kādu sūdu notikuši, man daudz bija gatavi palīdz, ka ja es iestrēgu Londonā, palika bez naudas, man bija, kas palīdz uzreiz. Tā kā, jā, es sev jūtu mazliet līdzīgi kaut kāda Forrest Gump. Es arī to dzīvi esmu gājis cauri, tāda mazliet tāda naivuma. Bet tā ir ģeniāla filma. Jā, bišķiņ pieskāros muzonam, sanāca tur tā interešana arī, politikā mazliet pietrūkumi bija tur 6000 plus 4000 mīnus, es netiku paliku otrais aiz līnijas. Un paldies Dievam, kā es negribētu tur būt, vienkārši tas kāds stulbums bija. Davai politika, davai Saima, Āņģa. Bet tu gan arī kultūras ministrs bija, ja? Nē, es negāju to. Vai tev tur ielika? Nē, tas ir absolūtais mīts. Partija KPV pat neparedzēja kultūras ministriju kā tādu. Līdz ar to es nevarēju būt bet virsrakstos tas bija, ne? Tāpēc, ka žurnālisti rakstīja. Es vienkārši aizgāju, viņš teica, kurš redzēt uz kultūras debatēm? Māņš, tu redzēt uz kultūras debatēm? Es saku, par ko tur bazars ir? Par to, kam dot valsts naudu un kam nedot valsts naudu. Tā, es pagatavošos aiziešanām kultūras debatēm. Un man principā bija skaidrs, ka nīkuļiem nevajag dot valsts naudu visādiem, kas tāpatās, nepārdod vairāk 10 grāmatām, viņa gleznas nekad neviens nepirks, viņa mūzikas neklausīsies. Tāpēc, ka es uzskatu, Zeiskārs nekad mūžā nav aizdomājušies, ka varētu prasīt valstī naudu. Vai te bija Mocarts nesacerēts savus rekviemus bez valsts naudas? Tie, kas grib gleznot, tie vienmēr atradīs naudu krāsām un gleznos. Un, ja tas aizies, viņi to pārdos, bet prasīt savai grāmatai valsts naudu, vienkārši sabiedrība sametaties manai grāmatai par Pārdaugavas ceriņiem.
Nu, vienkārši tas nav zolīti prasīt cilvēkiem naudas savai daļradē. Ja viņi ir krūta uzrakst, tad viņi izdos kāds un pārdos. No šiem tāds bija man tā doma. Kīvišs kultūras ministrs sarunās. Es vienkārši šeit ir kultūras debatēs. Tur Dālders sēž un tur Melvārds sēž. Protams, es nezinu tām kapitāla sabiedrībām un citur zemes maksā. Bet vienā brīdī tās kultūras debatēs sapratu to, ka vispār te neiet bazars par kultūru, bet tikai par betonu. Un vispār tagad esmu sapratis, kas ir politika īstenībā. Politika ir, tagad tu esi pie varas, tev ir jātiek pie kopējā katla naudas. Un ir, protams, darāmo darbu saraksts, bet šos darbus izdarīs par ļoti uzpūstām tāmēm tavi draugi, kas tev daļu no šīs naudas atnesīs atpakaļ. Un arī viss, kas nobalsoja par to, ka šī problēma pastāv, arī viss tie ir doļā. Ja sākumā jau vajag izdomāt, ka, piemēram, vajag stabīlu. Tam jau visiem jau jānobalso par to ir. Ka tāda problēma mums ir par sabiedrības integrācijas fondu. Visi zina, ka nevienam nav iespējams nekur integrēt. Tev jāpaņem viena dziesma, kas būtu tavs dzīves soundtracks. Kas tas būtu? Viens gabals no savām dziesmām. Nu, kā tu vēlies? Tikpat labi to arī var ņemt citu. Baigi grūts jautājums. No visām dziesmām. Kā saucās tā Smashing Pumpkins dziesma? Bullet with the butterfly wings. In spite of my rage, I'm still just a rat in a cage. Varbūt, jā, to es paņemu. To, jā? Jā. Ok. Smashing Pumpkins. Tas labs. Viņš kačā. Tas ir tāds, šo kā nemiera garu, jā? Jā. Tur ir in spite of my rage, I'm still just a rat in a cage. Par spīti tam, kad es cīnos, es joprojām esmu tikai žurka tajā ritenī. Tas par Amerikas šovbiznesu, bet, protams, ka Billijs Corgans no Smashing Pumpkins ir multimiljonārs nejauši arī ar visu protestu. Tāpēc kā Džonijs Kešs agrāk bija tajā melnajā kreklā un par to tā, bet arī ļoti labi pelnīt tomēr paralēli. Jā, klausies, tavs top ēdiens? Cūks šašliks kaut kādā marinādējos sarkanajā kaut kādā ar gurķi, tomātu salātiņiem, es teikšu, kefīriņu. Ok. Top dzēriens? Top dzēriens. Vispār man gaišais sals, bet man jābremzē patās. Bet kaut kāds, nezinu, tā parās, gašo augstu kolu, Zini, ka cukurs tur daudz, bet, zināt, cik mēs tīli būsim uz tās planētas no otras puses. Jābauda arī, jāpriecājas arī. Es nevaru to. Es esmu bijis super labā formā, tiešām reāli tur ar sešpaku un vilcies pie. Un es zinu, ka vienkārši, visu laiku, kad es tievēju, visu laiku biju badā. Visu laiku mazliet nogurs, jā. Es saprotu, es gribu ēst cūku šašliku un iedzert tāliņu. Bet tomēr man ir tā, lai es varu 50 reizes piepumpēties un 10 pievilkties. Ja es to nevaru, man sākās morālē. Bet, ja es varu 10 pievilkties, 50 pievilkties, viss ok. Top filma, tava mīļākā filma, ko vajadzētu noskatīties? Forests Gumps. Ok. Jā. Tā ir super labi izvēle. Jā. Ok, top dziesma? Šobrīd. Šobrīd top dziesmā man būs Om Mani Padme Hum, kas ir budistu galvenā mantra, Dārgakmens lotusā. Ok. Interesanti. Viņu var atrast arī kaut kur. Jā, tā ir budistu galvenā mantra. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Okay. Viss, kas grib atradīs. Suņi vai kaķi? Kaķi. Tas kaķi cilvēks. Jā, bija mans suņs, ņemās, kaķis mierīgs, netraucē, bet arī jūt, kas ar tevi notiek un pieglaužās. Suns tomēr ir super aktīvs. Baigi jāņemās. Arī kāds šķirne, baigi ar viņu ir jāņemās. Tā ir baiga atbildība. Kaķis tomēr ir vieglāk kopt un vieglāk turēt. Kas ir tavi komforta apavi? Jā, vienkārši botas kaut kādas, bet uz končiem es braucu, man tāda puszābats, viņš ņorējam gan brūni, gan melni, tad viņš smēlo purniņu, un viņš pēc mākslinieku vairāk iztīk. Koncerts vai studija? Koncerts noteikti. Koncerts, okay. Jā, es nevaru studijām mocīties un slīpēt. Tas gabals tev ir noriebies, viņš ir jāizlaiž cilvēkiem, viņš tev ir jau apnicis, un tad ir baigais skaidrs, ka viņi var uzspēlēt konci, atkal no jauna noklausīties. Tēja vai kafija? Tēja, zaļā tēja.
Ok, super. Un kas ir tas jautājums, par kur tu ik pa laikam domā? Jā. Bet atbildes pagaidām nav. Tātad, ja mēs pieņemam, ka kristiešu, es runāju konkrēti par kristiešiem, ja mēs pieņemam, tātad, ka kristiešu dievs nevien atrodas kaut kur visumā un vēro to, kas notiek uz planētas Zeme, bet arī šeit piedalās. Jā, tā, piemēram, kristieši tā domā, jo viņiem ir rindiņi tēvreizē, lai nāk to valstību kā debesīs, tā arī ir zemes. Tam jautājums, kāpēc, es nesaprotu, kāpēc ir pieauguši cilvēks izdara savas izvēles nepareizes, un kas tur paši izveido karus un tā tālāk. Bet kā ir iespējams pēc tādas absolūti precīzas statistikas, kad pasaulē 90 miljonu bērnu atrodas seksa verdzībā, tam ir jautājums, vai Dievs, ja viņš ir visu varens, vai viņš ir labs. Par to mēs arī varam tad padomāt. Jā. Un man ir milzīgs prieks, ka tu piekrīti šai intervijai, ka mēs ar tiem satikāmies, iepazināmies. Jā. Un es novēlu, lai The Scars nākamā gada tūru un albums izšā gaisā. Un tad tiekamies koncertos. Jā, paldies, paldies, ka paaicināji. Un mīļi vēl piesakojiet tendenci. Jā, paldies. Un tiekamies. Jā, paldies. Ir tava pasaule, vienalga cik skaista vai neglītā tā.